kas sagaida Latviju kā valsti viņas jaunajā dzīves gadā, jeb pastāvēšanas gadā. To mēs tūlīt noskaidrosim, tāro kārtīm pajautāsim. Sāksim ar finanšu situāciju. Kāda būs finansiālā situācija Latvijā tuvākā gada laikā kopumā? Ir finanšu sfērā vajadzīgas kaut kādi jauni lēmumi, kaut kādas jaunas pozīcijas, lai nostiprinātu to, kas mums ir, vai izietu jaunā attīstības līmenī, lai neiesprūstu kaut kur, kur mēs šobrīd esam. Jā, atkal mums ir dūzis, kas saka par kaut kādu jaunu pavērsienu, kas varētu būt, varbūt, ka finanšu struktūrā nomainīsies kaut kādi vadītāji vai lielie spēlētāji, kas ieviesīs kaut kādas jaunas izmaiņas. Un pie kā novadīs šīs jaunās izmaiņas finansiālajā struktūrā? Ir cerība, ka mēs aiziesim uz kaut kādu labāku realitāti, ka tas kaut kādi jauni likumi vai finanšu sistēmas vai kaut kādas pārmaiņas, kas nāks, tas mūs novadīs pie labāka scenārija. Ja, tā kā diezgan pozitīvi izskatās, kā varētu būt tuvākā laika, kaut kāda laikā, tuvākā gada laikā uzlabojumi finanšu sfērā Latvijā kopumā. Paskatīsimies politiskajā sfērā, kas ir gaidāms tuvākā gada laikā Latvijā. Tā, te mums ir kaut kāda sieviete, kas lielu ieguldījumu dos politiskajā sistēmā ar kaut kādiem saviem priekšlikumiem un likumiem varbūt, ko viņa bīdīs. Vai vispār kaut kāds tā kā sievišķais spēks būs ļoti spēcīgs, pat varbūt dominējošs kaut kādā brīdī vai kaut kādos procesos Latvijā tuvākajā gada laikā. Un uz ko tas novedīs mūs kā valsti? Tā. 8 monētas, kopumā tas ir saistībā ar finanšu sadalījumu, ja, ka varbūt būs kaut kāds tāds, ko šī sieviete vai kaut kāda organizācija varbūt, kas ir ar sieviešu nosaukumu. Piemēram, partija, ja, tas ir sieviešu vārds, bet kaut kā man izskatās, ka tas varētu būt tieši ar sievišķu enerģiju, ka būs tāda racionālāka finanšu sadalīšana Latvijā. Tā. Pati kārts izkrita, un tas ir dūzis, kas saka arī par kaut kādu jaunu pieeju, jaunu sākumu, jaunām struktūrām. Kaut kādas izskatās, ka Latvijā tuvākajā gada laikā, jā, gan finansēs, gan politiskajā situācijā, kur 2 dūži, tas ir par kaut ko tādu, kas vēl nav bijis. Kaut kāda reforma, restruktūrizācija. Gaidīsim labās pārmaiņas. Un trešā pozīcija mums būs drošības sfēra, par ko daudz ir satraukušies. Paskatīsimies, kas mūs gaida tuvākā gada Latvijā drošības nozarē. Sadarbība. Te mums augstākie spēki iesaka nevis karot, bet sadarboties. Ja, jo šī te ir mīļākie, bet viņi ir par jebkāda veida partnerattiecībām, ka mums ir jāmēģina konflikti pārvērst, izbeigt, noslēgt mierus, pamierus un koncentrēties uz to, lai mēs esam draudzīgās attiecībās ar, vai arī mums izveidosies draudzīgas attiecības ar kaimiņu valstīm. Tā, kas vēl mums te ir? Drošības nozarē Latvijā tuvākā gada laikā, kas sagaida mūs.
Tā, te mums ir karalis, kas parasti simbolizē kaut kādus lielus vadītājus, prezidentus, ministrus, premjerus. Izskatīsimies, kas tie ir saistībā ar karali, ar vadītāju. Aha, 2 karaļi. Skaidrs, varbūt, ka būs tikšanās, piemēram, starp kaut kādiem Latvijas prezidents, kāds kaimiņu valsts prezidents, ja, imperators ar karali satiekās, un pie kā tas viss noved, šī tikšanās. Kaut kāds jauns sākums, ņemot vērā pirmo kārti, ja, kas mums saka par sadarbību, kaut kāda jauna veida sadarbība iesāksies. Iespējams, ka, pieņemsim, tur kaut kādas sankcijas tiek atceltas, ja, jo šeit mums ir finansiālais izdevīgums, lai būtu abām pusēm, kas palīdzēs nonākt pie konsensusa, kaut kādas vienošanās, kas ir abām pusēm vajadzīga šobrīd. Tāpēc, man izskatās, ka viss būs droši, ka nekādi kari mums nedraud, ka tieši iesāksies kaut kādi jauni pagriezieni, būs varbūt pat visā struktūrā, visās nozarēs. Un ka ir gaidām kaut kāda liktenīga tikšanās, kas pagriezīs tieši visu uz labo pusi. Tā kā kopumā izskatās labi, pozitīvi mūsu Latvijai tuvākais gads. Es novēlu, lai visiem ir superīgs un drošs, sirsnīgs gads. Atceramies par galveno vajadzību šobrīd - sadarbība, viena otra, pieņemt vienam otru tādi, kādi mēs esam.